Tagad apskatīsim variantu, kā mēs varam šo te dienas likmi pamainīt tā, lai neko nesabojātu dažādos datoros. Kā mēs to darīsim? Mums ir jāpārbauda, ko dators uztver par atlītāju katrā brīdī, komatu vai punktu. Es jums piedāvāju divas pārbaudas, secīgas pārbaudas, kura darīs sekojošu lietu. Skatās, vai šis ir cipars. Ja šis nav cipars, maina punktu uz komatu, un pēc tam to maiņu arī maina, bet pretēji no komata uz punktu. Loģika ir tāda, ka kādā no šīm pārbaudēm ir jāsanāk punktam, jāsanāk numuram, jebkurā gadījumā. Ja es pārbaudu pirmo reizi, un tur ir teksts, kā man ir tagad, es to mainu no punkta uz komatu, es iegūstu numuru. Un viss ir forši. Bet var gadīties arī pretēji. Kad jau ir numurs, es pārbaudu, lieku, pārveidoju par tekstu, un tad ir jāpārbauda atpakaļ uz numuru. Es sapratu, ko es pateicu. Tagad kā to atrisināt? Risinājums skatās šādi. Izveidošu divas papildu kolonas. Pirmā kolona sauksies tests 1. Es testēju pirmo reizi, vai man ir cipars, tur, kur ir vajadzīgs. Kā izskatās kodiņš, skatāmies. Es rakstu try. Tālāk es rakstu number punkts from. Iekava vaļā dienas likme. Ko šī sintakse dara? Viņa it kā pārbauda, viņa pamēģina, varbūt tas ir numurs. Atbilde šim mēģinājumam ir divas atbildes. Ir numurs, nav numurs. Ja tas ir numurs, tad izpildās šī darbība. Ja tas nav numurs, otherwise, kaut kas cits. Tad šī sintakse ir ļoti līdzīga if error funkcijai. Tad, ja izpildās tas, ko es gribu, daram šo. Ja neizpildās, daram pretējo. Tad mana loģika ir sekojoša. Es saku, lūdzu pārbaudi, vai šī vērtība ir cipars. Ja tas nav cipars, tas nozīmē, ka man ir problēma ar atdalītāju, un man to ir jānomaina. Ko es daru? Es tā arī pasaku. Es pasaku, ka man ir teksts, kura ir jāaizvieto. Text replace. Iekau vaļā. Tālāk, norādām tekstu, kurā kaut ko ir jāmaina. Acīm redzami, ka tā ir dienas likme. Tālāk ir komats un parādām, ko ir jānomaina šajā tekstā. Es sākšu ar to, ka es mainīšu komatu punktu pret komatu. Tad es rakstu punkts. Komats, un šādi. Ja es nospiedīšu OK, man parādīsies jauns tabiņš, kurš izpildīs manu darbību. Tad ko viņš pārbauda? Viņš pārbauda, ka šeit ir tiešām teksts, un ja tur ir teksts, viņš nomaina komatu uz punktu. Bet man ar to nepietiek. Jo ja es tā atstāšu, var notikt tas gadījums, ka te ir punkts un jau viss ir labi, un neko nav jāmaina. Bet viņš tāpat nomainīs. Vai pretēji, te ir komats, un tas ir nepareizi, un šeit viņš nenomainīs komatu pret punktu. Man ir jāizveido pārbaude komats pret punktu. Tad ko es daru? Es veidoju vēl vienu testu, test 2, kurā es rakstu to pašu. Vienīgais šeit, atkal try, atkal number, from, bet šoreiz es skatos jau uz iepriekšējo testa rezultātu. Uz testa rezultātu. Otherwise, šeit ir pilnīgi tas pats. Tekst. Šeit mums ir replace.
un šeit ir test 1, un tagad mainam pretējā virzienā. Komatu pret punktu. Jo man ir jāpārbauda 2 gadījumi. Gadījumi, kad komats ir nepareizs, un gadījumi, kad punkts ir nepareizs. Un tā kā es varu secīgi izdīt tikai vienu, man ir jāraksta pēc tam otru arī virsū. Ok? Un lūk ir šādi. Pēdējais ir iegūst tas, kas man ir vajadzīgs. Jebkurā gadījumā šajā ciklā pēdējā pārbaudē man vienmēr beigās būs cipars. Tāpēc es šos dienas likmi un testu 1 dzēšu nost, remove column, un šo testu 2 pārcaucu pār dienas likme. Lokme. Nu jā, lokme. Dienas likme. Lūk šādi.